Sveicināti, mīļie klausītāji, sveicināti skatītāji mūsu raidījumā, kas veltīts Jēzus līdzībām. Un atkal mūsu priekšā ir interesanta saruna par kādu neparastu līdzību, ko Jēzus stāstīja saviem mācekļiem. Bet mēs to darīsim kopā arī ar mūsu sarunbiedriem. Un šajā reizē es esmu kopā, kā parasti, ar mācītāju Uldu Liepiņu. Prieks tikties. Un mēs šajā reizē esam aicinājuši kā mūsu sarunbiedru mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti! Šajā reizē tātad mūsu līdzība būs no Marka evaņģēlija. Un es lūkšu mācītāju Uldi arī nolasīt pilnu tekstu, kur mēs redzam Jēzus šo līdzību stāstam. Jā, tas tiešām ir Marka evaņģēlija 2. nodaļā, un šeit no 18. panta. Jāņa mācekļi un farizēji gavēja. Daži nāca pie Jēzus un jautāja, kādēļ Jāņa un farizēji mācekļi gavēja, bet tavi mācekļi negavēja? Tad Jēzus tiem sacīja, kā var kāzu viesi gavēt, kamēr līgavainis ir pie viņiem? Kamēr līgavainis ir kopā ar tiem, tie nevar gavēt, bet nāks dienas, kad līgavainis tiem tiks atņemts. Tad tie gavēs tajā dienā. Neviens nešu jauna auduma ielāpu uz vecām drēbēm, jo tad ielāps no tām noplīst, jaunais no vecā. Un plīsums kļūst vēl lielāks. Un neviens jaunu vīnu nelej vecos ādas maisos. Citādi vīns maisus saplēš, un vīns un maisi iet bojā. Nē, jauns vīns lejams jaunos maisos. Jā, paldies. Mēs jau droši vien klausoties nomanījām, ka līdzība sākās tātad visu šī nolasītā teksta fragmenta beigās, un tie bija šie 2 panti pēdējie, kur bija runa par ielāpu un par vīnu, bet mēs apzināti arī nolasījām to kontekstu, kurā šī līdzība ir pateikta, un tas konteksts ir, kur nāk cilvēki pie Jēzus, un viņam tātad Jēzum aizrāda par viņu mācekļu uzvedību. Mēs redzam, ka šeit ir tā kā runa par to, ka šie Kristus mācekļi atšķiras no iepriekš zināmajiem mācekļiem, kādi bija Jānim Kristītājiem un kādi bija varbūt farizēju mācekļi, un ka tie Jēzus mācekļi, tie jaunie, atšķiras no tiem sen zināmajiem, tiem vecajiem ar pārāk kaut kādu vieglu, varbūt nenopietnu, varbūt liberālu vai lietosim visādus vārdus attieksmi, tātad no šo te vērotāju skatu punktu skatoties. Un tad Jēzus runā par šādām kāzām, kāzu viesiem, līgavaini. Droši vien tas viņš runā par sevi, es saprotu, kā tas kāzu mielasts šobrīd notiek, jo tā ir viņa klātbūtne, uz šīs zemes, un viņš ir šis līgavainis, un tie ir svētki. Kristus ir uz zemes, un mācekļi ir ar viņu kopā piedalās šajā priecīgajā notikumā. Un tātad viņš saka, ka šādā te priecīgā notikumā nevajadzētu gavēt. Un tālāk viņš šeit runā par šiem te ielāpu un vīnu. Mēģināsim tikt skaidrībā. Vispirms es saprotu, ka ar tiem ielāpiem mēs daudz maz varbūt vēl varam tādā mūsdienu situācijā tikt skaidrībā. Lai gan es nezinu, pārāk daudz jau laikam cilvēku vairs drēbes nelāpa. Viņi, kad ir novalkāts, tad atdod kādam, kuram der, vai atdod trūcīgākiem. Un pērk jaunas drēbes, bet reizēm tomēr kāds ielāps varbūt gadās, bet kas tur ar to vīnu ir? Kaut kādi maisi, es nesaprotu, kā mēs to varam paskaidrot, kas tie par tādiem maisiem, kuros vīnu lej? Mēs varam kaut kā atbildēt šo jautājumu? Droši vien jau tad kāda eksperta jāpiesauc vai ko. Protams, šīs 3 mazās līdzības, kuras mēs esam te izlasījām kā vienu veselu, tu jau ģirt arī ieskicēji vairākas lietas, kas skar un parādās vīns. Jā, vīnu tajās zemēs, kur Jēzus staigā, un arī citās dienvidu zemēs jau arī Dienvidamerikā ir glabā ādas maisos, sevišķi tajā laikā. Tad, tas bija ērts transportēšanas līdzeklis, arī ērts varbūt lietošanai pēc tam. Un tā problemātika, kur šeit ir saistīta ar to, ka tad, kad
vīns ir izlietis un maisī izmazgāti, ja viņi ir tukši un sausi, viņi āda sakalst. Viņa nav vairs tik elastīga. Un jauns vīns, viņš fermentējās, rūkst, veidojās, un tātad gāzes izdalās, un viņš var saplēst to veco maisu. Tādēļ parasti šeit arī tas atgādinājums, ja tu gribi saglabāt labu vīnu un arī savus maisus, tad prātīgi ir lietot jaunus maisus, vai ne? Vecos maisos var būt arī vecāku vīnu vai kāds cits šķidrums, vai ko izmantot manas dēļ. Bet tas process var saraut, tāpat kā jau Uldis lasīja arī šeit par tiem ielāpiem, ka tā drēbe jaunā ir vienmēr stingrāka un dieg, bet ap to izdiluma vietu jau tā vecā drēba arī vairs nav tik stipra. Vai ne? Nu, protams, tu sacīji, šodien tas nav aktuāli pareizi. Šodien jau pat moderni ir staigāt ar caurām. Jā. Tās dārgāk maksā nekā pat glītāk ir, kad ir kaut kāds saplīs cielāms. Jā. Es gribētu tomēr drusciņi iebilst tādā ziņā to lāpīšanu. Mēs jau viestur esam citos laikos arī gājuši skolā un tā. Bija tomēr tā, ka mums nācās, vai ne? Tas ir tie gadi, kad bija gan trūkums, gan arī nācās drēbes tiešām saglabāt. Un tad gan bija pilnīgi skaidri redzams, kad ielāpiņam jābūt tādam, kā tā pamatdrēbe ir. Vai nu ar diegiem tika lāpīts. Tā kā šis nav tāds tīri nereāls piemērs. Un viesturs ļoti meistarīgi tūdaļ pieminēja ekspertus. Un mēs jau esam viņus uzklausījuši un lasījuši, un es arī ļoti lielu interesi lasījis tos viesturu ekspertus, kuros pilnīgi elpo Palestīnu Jēzus dienās. Ko tik viņi tur nav aplūkojuši ziedus un dzīvniekus un akmeņus, un viņi mums saka, ka šis Jēzus Kristus piemērs ir ļoti saprotams, viņš ir tik skaidrs, tie palestīni cilvēciņi, kā viņi tur dzīvoja. Viesturs dusim pa tiem maisiem pastāstīja, vai ne? Bet arī jau tām drēbītēm, kā viņiem bija, vai ne? Viņiem jau audums nāca grūti, un tad, lai saglabātu, lai nenotiktu zaudējumi, tu labi teici, aiziet visi bojā, tad nevar abas divas maisīt kopā. Bet tā ir līdzība. Skaidrs, tā ir līdzība kārtēju reizi iz dzīves, kā saka, iz tā laika situācijas. Un mēs saprotam, ka Kristus kaut ko vēlas ar šo te salīdzinājumu pateikt. Kā mēs tagad varētu ķerties klāt pie tās līdzības, tās būtības, tas jaunais un tas vecais? Es domāju, jau šīs ir tādas divas piebildes. Marks viņas ir, acīm redzot, apzināti ir sapratis, ka tas iet kopā. Runa jau iesākumā bija, it kā jautājums ir atkal no malas par gavēšanu. Jēzus nerunā par gavēšanu. Jēzus ieliek šeit pavisam kaut ko citu, gavēšanu. Disciplīna reliģiskiem cilvēkiem ir un baznīcas cilvēkiem varbūt saprotamāk, kaut gan arī šodien jau visādas dietas un gavēšanas piekopas svara regulēšanai un tā tālāk. Bet stāsts šeit ir par Mesiju, par jaunās dimensijas ienākšanu pasaulē. Jo gavēšana bija saistīta, Izrēlam vienreiz gadā bija jāgavē, principā, pēc tā sākuma, vai ne? Tas bija ar salīdzināšanās dienu saistīts. Farizēji bija, un arī, acīm redzot, varētu saprast, ka Jāņa mācekļi un tie, kas grib, viņu aizved līdz 3-4 reizēm gadā to. Bet bija farizēja grupa, kur gavēja 2 reizes nedēļā, katru nedēļu, pirmdienu un ceturtdienu. Vai ne? Un tagad tas ir, jo skatieties, ko es te redzu, Girtu un Uldi un skatītājs redzu to, ka mēs tik viegli aizējām no galvenā uz mazsvarīgo. Mēs sākam pievērst uzmanību tam fonam un kaut ko un tā akcentējām, un tad kurš mēs pareizāk to fonu iezīmējam, ka Izraels pilnīgi bija aizmirsis vismaz daļu no viņa, par ko ir runa, ka viņi gaidīja Mesiju. Un Jēzus tā ņem vecās derības skaidru simbolu līgavainis un saka, līgavainis ir atnācis. Līgavainis ir Mesijas simbols, pilnīgi skaidrs tiem, kas rakstu, un viņš saka, kāzās negavē, kāzās priecājās. Tās svinības, svinēšana, gavēšana nav saliekams kopā, un tad Marks arī pieliek tūlīt vecais un jaunais, neiet kopā. Vai viens
vai otrs. Un Jēzus te runā, ir ienācis jauns laikmets, ir jauns. Mesija ir pie jums. Tā kā arī citi evaņģēliji runāja par to un ap to fonu to piebildīs. Nu, vismaz man tā šķiet, ne? Jā. Tad tas vajadzētu būt, kā Jēzus cenšas pretoties tādam mēģinājumam, pielāgot to jauno situāciju kaut kādām vecām tradīcijām un uzskatiem. Nu, man sanāca tā, sevišķi arī domājot uz šo raidījumu visu no jauna, man sanāca tāds nesavienojams konflikts. Iemiesotais dievdēls, viestur pieminētais Līgavainis ir šeit. Un ir izveidota reliģiskā sistēma, kura noraida viņu. Ar savu sausumu, ar savu vispār farizeisko to pamatakcentu, ka pats cilvēks sevi glāb, viņam pestītājiem nevajag. Un viņam nevajag mesiju pat, viņiem vajag mesiju kā politisko brīnumu dara, jeb tādu, kurš tagad tu nesko izdarīs tā, kā viņi ir izplānojuši. Un šī te vieta, ja, ir tā, kur Kristus nāk ar paziņojumu, ka nav savienojams. Ir lietas, kuras nesavienojās. Un ja mēģina viņas savienot, tad ir katastrofa, tad ir tikai zaudējumi. Ir ļoti skaidri jāredz, kas ir mesija, kas ir pestīšana, tāpēc jau arī mums, skatoties baznīcas vēsturē, atkal un atkal evaņģēlijs tika pazaudēts. Atkal un atkal kaut kādas jaunas tādas viestur pieminētās, vai ne, tās mazsvarīgās lietas tiek uzpūstas, ja? Un tad ir tie grodieni, un mēs parasti ar Luteru to saistam, bet arī citi reformācijas vēstnieki, ka tikai žēlastība, tikai ticība. Saprot, tas jaunais nāk, un tā pretestība, vecā pretestība ir tik liela, un mēs arī redzam, neiet kopā tie, lai kā tur nedrīkst laist kopā, jo tad evaņģēlijs zaudē savu spēku, jo tāda savīšana kopā tām vecajām, sausajām un kaitējošām lietām, viņš neiet kopā, viņš neglāb, evaņģēlijs vairs nav spēks. Tā kā es šeit redzu tādu sevišķu būtisku vietu, kur Kristus iznāk skaidri ar savu jā un nē. Tas ir nē, un tas nedara cilvēka izglābšanai. Jā, ir pestīšana, evaņģēlijs, mesija, kāzu viesība, kāzas un jaunais. Jā, paldies, es domāju, tas ir ļoti labi pateikts. Šeit ir faktiski vairākas lietas vēl parādās. Viens ir mesija, ir izgaismots Jēzus, turpat pat pasludinājumā, faktiski šeit līdzībā parāda, ka mesija tiks paņemts prom. Jā, tā epizode ir ļoti svarīga tur. Cilvēki nesaprata varbūt, vai kur neiegāja, bet svarīgi ir, un tagad nāk tās divas līdzības, maisi un drēbes, jeb drēbes un maisi, ja mēs chronoloģiski ņemam. Un šeit es redzētu arī to sistēmu, par ko Jēzus runā, ka tā sistēma jau rādīja, visu šie te upuru sistēmas un darbības rādīja uz ko? Uz mesiju. Līdz mesija atnāk. Tad, kad mesija ir, viņi zaudē savu nozīmi. Un tādēļ mēģināt tagad piekabināt kaut ko klāt, paturēt visu to un tad pielikt vēl drusku no tā mesiāniskā, tad lai būtu labāks. Jo ko tad farizēji? Viņi jau ar pilnu tīru sirdi centās, un viņu uzskats bija, ja tauta saņemsies un šīs te blakus lietas visi tā kārtīgi darīs, tad jau tas mesija varēs nākt, bet viņi negrib redzēt, ka Dievs ir suverēns, ka runa ir par Dievu un ka Dievs ir atnācis. Jēzus tur Lūkas evaņģēlijs, tur vairākās vietās viņš saka, ja jūs redzat, ka šie darbi notiek, tiek dziedināts, tiek vēl kaut kas, tad Dieva valstība ir pie jums atnākusi. Dievu, un tas ir tas jaunais. Es saprotu arī, ka īstenībā tajā laikā, kad Jēzum nāca šie cilvēki ar tiem pārmetumiem vai tādiem jautājumiem, es saprotu, ka tiešām runa nav jau par gavēšanu, vai ne, kā jau tu teici. Un, protams, farizēji gavēja savā laikā, un mēs redzam, ka arī pirmajos gadsimtajos kristieši arī ieturēja gavēni. Ja, mēs lasām no citiem avotiem, ka bija aicinājums gavēt, negavējiet tā kā farizēji, viņiem tur ir aicinājums Didahē rakstīts, negavējiet kā farizēji, gavējiet tagad pa jaunam, nevis pirmdienās sarunās, bet gavēsim otrdienās, piekdienās, lai nebūtu tā kā jūdi to dara. Tātad pirmkristīgā baznīca nebūtu nesaprata, ka Jēzus atceļ gavēni kā tādu, vai ne? Bet Jēzus jau arī īstenībā neatceļ. Viņš saka, ja kas gavē, tad lai nerādās priekšā, tad ej tur un gavē savai vajadzībai. Bet tas ir ļoti mulsinoši. Bet varbūt tas par to gavēnu vietu, visu tu ļoti
ļoti labi atgādināja, ka tikai salīdzināšanas dienā Jom Kipurs, vai ne? Tur ir, saproti, ja īsti izprot Izraēļa to dievkalpošanu, to ciklu, kāds viņiem gadskārtējais bija, un kas ir Jom Kipurs, kas ir šī lielā salīdzināšanas diena, ja? Un kāda veida gavēnis tas ir. Tas ir līdz šai dienai jūt tautā kaut kas tāds, kas vispārībā līdz pašiem pamatiem Dievu priekšā viss tiek. Tu saproti, tā ir cita veida gavēšana, ka kaut kā devai saņemamies pirmdien, ceturtdien, ritīgi Dievu dabūt tā badstrīki pie maniem plāniem. Lūk, tas, ko tu saki, mēs mēģinām ar gavēni piedabūt Dievu. Tieši kā tu saki, mēs gribam piespiest viņu. Mēs te tagad vai nesaņemamies, klausies Dievs, redzi, mēs... Bet Jom Kiporā nekas tam līdzīgs nav. Tur ir iziet uz Dievu, un tur ir taču upuri jērs un palaižamais āzis. Ja? Tur ir tādas lietas iekšā tajā dienā, ka tur tas gavēnis, viņš nevis prasās, bet viņš tur ir iekšā kā īstais gavēnis. Un Kristus vienmēr ir runājis par īsto gavēni, nevis par šitādiem surgātiem. Labi, es saprotu, ka šie Kristus vārdi bija mulsinoši tiem, kas nāca pie viņa, jo droši vien daudz teica, kā tad viņš tā saka, bet kas tad tur slikts ar pagavēt būt reizēm. Bet mēs redzam, ka Kristus šeit tomēr kaut ko griež pilnīgi atkal mums prātu ar kājām gaisā, kārtējo reizi, kā viņš to atkal dara, ja, vienmēr. Un iestājās samulsums, ja, un tad man uzreiz ir tas jautājums, kā mēs to varam attiecināt arī uz šodienu, varbūt, kā mēs to varam skatīties? Vai tas nozīmē, ka viņš vienkārši oponē kaut kam vecam, teiksim tā, konservatīvismam, vai viņš grib, lai mēs kaut ko pilnībā atstājam un sākam būvēt kaut ko pilnīgi jaunu? Ja mēs liktu klāt, piemēram, šeit, pirms Kristus bija vecās derības laikmets, jūdaisms, un tagad nāk Kristus un kristietība. Vai viņš grib ar to teikt, ka šī te vecās derības visas lietas ir kaut kā jāliek pie malas un ir tagad pilnīgi viss jauns jābūvē uz tā, ko viņš tagad saka, un tas ir kaut kādā veidā atceļ to, kas ir bijis iepriekš? Kas šeit notiek? Jā, es nedomāju, ka kāds var tā pilnīgi atbildēt mēs varam. Jautājums ir, vai mēs gribam to atbildi. Ja jaunā derība ir atnākusi, un ir jauna derība, kur ir jaunā derība? Kristus miesa un asinis. Jā. Tā ir jaunā derība. Vai mēs ticam tai? Vai tā ir mums jaunā derība, ja mēs gribam paņemt kaut ko, pielikt klāt to, kas tur bija jau tās vecās derības kalpošanā. Jaunā derība, Kristus skaidrs saka, tā ir jaunā derība. Man jaunā derība ar jums. Mans asinis, man miesa, kas par jums ir izlietas, par jums tiek lausta. Kristus nomirst augšām ceļās. Mēs ticam. Un tad jautājums jau mums ir tā cilvēcīgā daba, bet vai tiešām es varu tā pilnīgi tam uzticēties? Vai tiešām ar to pietiek? Pestīšana, ko tas Kristus saka? Bet vajadzētu pielikt tur kaut ko klāt. Pilnīgi pareizi. Pāvils vairāk kārt arī atgādina, jūs esat pestīti no žēlastības, lai jūs varētu dzīvot tajos darbos, ko Dievs ir sagatavojis. Jā. Kristus saka, Dieva darbs ir ticēt Dievam un tam, ko viņš ir sūtījis. Jā. Un tas pats Pāvils, ja es drīkst viņu vēlreiz piesaukt, Marks viņu nepiesauc, vai ne, viņi nebija īstenī brīdī tā pazīstama, kur tiek fiksēts 2. vēstule korintiešiem, 5. nodaļa. Viņš saka, ja kas ir Kristu? Vecais ir prom. Tas ir jauns radījums. Tam ir jābūt jaunam. Tur jāsākās jaunai dzīvei, slavēšanas dzīvei, Dievu godināšanas dzīvei. Un te ir tā problēma, vai mēs esam gatavi ieiet tajā. Jā. Tas ir mans jautājums. Bet tas ir smags jautājums. Man ļoti viesta tev klausoties, ir jāsaka arī, kā es saprotu. Lai šo jautājumu atbildētu, tur ir vajadzīgs ietilpīgs laiks. Mums nāktos vairāks raidījums soli pa solim rādīt, kāds tas vecais un kāds tas jaunais. Un tā ir mūsu projektā, kurš ir iecerēts un patreiz tiešām piedzīvojam sevišķi Dieva žēlstību.
ar Kristus līdzībām. Jā, mums vēl ir priekšā pietiekoši daudz lietas, kuras mēs pacentīsimies apgūt, pacentīsimies ieklausīties Kristu, ko viņš grib mums pateikt. Un tad būs, šis skatās, ka nāksies mums vesels raidījums veltīt tam, ko viņam ir unikāls piemērs par veco un jauno. Bija šķiet Matejus 13:52, tikai viens pants. Tā arī līdzība, ko mēs apskatīsim. Jā, un konteksts tur ir ar mācekļiem, kur pat atskan jautājums, vai jūs esat sapratuši? Un pēc tam Kristus runā par rakstu mācītāju, nevis to veco rakstu mācītāju, ar kuriem bija tādi konflikti, un kur visu nepareizi izskaidroja, bet rakstu mācītāji mācītu debesu valstības lietās. Viņš prot izdot vērtības vecas un jaunas. Un līdz ar to te ir tā zalamaniskā gudrība, ja? Kā viņš tur risināja jautājumus gan ar to bērnu, vai ne? Un daudzās citās lietās tur ir vajadzīgs Kristus prāts. Un man izskatās viestur, ka jaunā derība tomēr kā viņa arī iezīmēs gan Ecehielā, gan Jeremijā. Un tas viss atbalsojas ebreju vēstulē. Tā tomēr iekšēji pārmaiņa. Tas ir jauns gars, ko tu sacīji. Pilnīgi pārmaiņa. Ir vecais gars. Burts, kas nokauj, un gars dara dzīvu. Un tā ir jaunā derība. Jā. Abrīnojami. Pavisam maza replika, vēl komentārs pie vecā un jaunā. Kas ir vecais? Ko paturēt no vecā? Kristum jautāja. Kristus sacīja. Viņš saka, es iedod jaunu veco. Jaunu balsu. Kāds ir? Mīlēt Dievu no visas sirds, prāta un spēku. Un viss, kas tev ir, un savu tuvāko, kā sevi paši, tas ir tas jaunais klāt. Un Jānis atteicis, es mums jaunu neko nedodies, un tad veco jaunā. Lūk, te ir vecais, te ir tas vecais. Tas pats Dievs, tas pats Mesija, tas pats viņa likums, bet ne formālais akmens, bet tas, kas sirdī. Un jaunais dzīvo ar šo Dievu valstību un izdzīvo viņu. Te ir vecais jaunais. Jā, paldies par šo sarunu. Jā, mums ir laiks jau beidzies, diemžēl. Jāsaka tā, ka man ar šī līdzība ļoti uzrunāja, ja, un es saprotu tā, ka Jēzus tomēr nāk uz šo zemi, lai atklātu tēvu. Un tā ir tā viņa misija, ka viņš pārsteidz mūs ar to, kāds tēvs ir. Mēs domājām, ka viņš ir pavisam savādāks, bet pēkšņi mēs ieraugam, ka tēvs nav despotisks, ka tēvs nav ļauns, ka viņš nav vardarbīgs, ka viņš mīl un īstenībā ir pavisam citādāks. Un šis uzsvars vecās derības, ja, kurš mūs varbūt tiešām tai Jēzus laikā jau izskatās tik tāds jau atžgārns, ja, tas uzsvars uz to darbi, ja, un es ar saviem darbiem visu varu izdarīt. Un varbūt, ka tā jaukšana, tā jaunā vīna liešana vecos traukos varētu būt tas, ka darbi, un tad arī plus ticība. tad sašķīs. Bet viesurs sašķīs, nestrādā. Jā, bet Jākabs saka, ticība bez darbiem arī ir beigta. Pilnīgi pareizi. Tas arī vecs mais. Vecais jaunais savā Tas arī vecs mais, kas izjūst. Bet kādi darbi? Kādi darbi? Jā. Pareizie darbi un pareizā ticība. Nē, ticības darbi. Tas ir labi. Tiešām paldies. Jā, ko ar to arī mums šajā reizē raidījums jānoslēdz. Un tiešām mums būs vēl priekšā vesela reize, kad mēs runāsim par to, kā Jēzus runāja par šo jauno un veco pavisam savādākā skatījumā. Bet šajā reizē paldies sarunbiedriem, paldies mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos un sardzēšanos. Un arī mācītājiem Viesturam Reķim. Paldies, visu labu. Mēs pateicamies arī, ka jūs klausāties mūs un sekojat mums arī internetā. Skatāties mūsu YouTube kanālā www.evaņģēlijs.net un arī varat mūs dzirdēt pa Latvijas Kristīgo radio pirmdienās 8:00 un tātad sestdienās 8:00 un pirmdienās atkārtojums 10:00. Mani sauc Girts Rozners, es saku jums paldies, ka skatījāties un klausījāties. Esiet ar mums arī turpmāk. Dārgais draugs, mēs kopā bijām un dzirdējām, kā Kristus uz mums runā. Ja tev tas arī saistīja, un tev ir kādi jautājumi, būsim ļoti iepriecināti, ja tu uzrakstīsi tur paredzētajā vietā, un arī līdzdalīsi draugiem šos raidījumus, lai mēs pēc iespējām vairāk kopā būtu un pārliecinātos, ka Kristus ir saprotams.